Tās lirikas īst uz tavu ķermeni, kā klasisks caurgājiens ar aizsardzību Peineram. Kāds cits to var izdarīt, kā Žanis Peiners. Peiners eleganti 3 bumbu groz. Žanis Peiners, jo viņš labi spēlē. Tikmēr Žanis Peiners laukumā apzog Antropu un skaists. Sports centra tribīnes nav vēl tik pilnas, kāds tās mēs būtu Latvijas universitātes spēlēs. Lieliska epizode laukumā, Mācvītos lieliski izglāb bumbu no auta, piespēlē skaisti Žanim Peineram un slam dunk. Bloķē Gabrānu. Skaists moments dārgajam. Lieliska piespēle Žanim Peineram un Strāzdiņš gūst vietu. Nē, nav. Ka joprojām turpinās tradīcija 1 no 2. Viena tradīcija ir pārtraukta, tagad turpinās tradīcija, bet jā, tur Žans Peiners lielisks. Beigas, Brits ar bumbu. Piespēlē Magoni un Žanis Peiners bloķē Magoni. Un jau Peiners. 5 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Peiners pats laužās grozu apakšu un slam dunk! 3 bumbu grozā no augsta. Un Latvijas universitāte kārtējo reizi atšifrē pretinieku gājiens un tiek pie uzbrukuma iespējas. Un šoreiz gan Žanis Peiners 3 bumbu grozā no augšas satricina vietu. Atkal piespēlē kļūdās Mārcis Vītols, otro reizi pēc kārtas spēlētājiem neizdodas sekmīgi nost uzbrukumu, bet kas par epizodi Žanim Peineram aizsardzībā. Duļķis bija gatavs triekt bumbu grozā no augšas un to darīt jau, ja nemaldos, 5. reizi šajā spēlē šis te augstais atlēts. Minūtes un 40 sekundes, ko spēlēt, visai droši. Un Žanis Peiners uzliek oziņu uz kūciņas, skaists slam dunk. Dienā ļoti pazīstama zāle viņam. Nu, bet kas notiks šobrīd? Žanis Peiners ļoti efektīgi 3 bumbu grozā no augšas. Tūlīt ievadīt bumbu spēlē. Mārtiņš Dārģis ar to ieizdara. Redzam atspēlē Žanim Peineram. Žanis realizēja ļoti svarīgu metienu, un spēle ir noslēgusies. Dramatisku uzvaru rezultāts 69-68. Valmiers komandai ļoti neveiksmīgs sēšanās aizies tieši beigas. Uzvara nav tam, kura medaļa kaklā. Uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komandā. Viens ticis, viens spēks, vien panākumi.